Sveiki, mani sauc Aija, un šī būs video atsauksme par webināru par ceļojumiem uz iepriekšējām dzīvēm. Jāsaka, ka man šī nav pirmā pieredze, es esmu bijusi šāda veida seansos un nodarbībās, un vienmēr pēc tam ir ļoti interesantas sajūtas, lai gan sākumā liekas, ka varbūt kas jauns var tikt atklāts, un tas viss liekas varbūt pārāk vienkārši vai neiespējami varbūt, bet visus tos iespaidus, kas notiek seansa laikā, lietas, ko mēs varam iedomāties, piemēram, sajūtas, smaržas, garšas, bildes, viss ir ļoti spilgts, vismaz man. Man ir arī diezgan viegli ieiet meditatīvā stāvoklī, un līdz ar to visa pieredze ir diezgan spilgta. Pēc vakardienas webināra bija tā, ka bija ļoti viegli iedomāties kaut kādas bērnības ainas, kuras es atceros, bet tālāk jau, piemēram, 3-4 gadu vecumā, kur atmiņas nav tik daudz, tad tur bija vairāk jāiedomājas, un grūtāk bija atcerēties. Bet tās sajūtas ir nemazāk spilgtas, un tālāk arī tad, kad es iedomājos pirms šīs dzīves vietu, kur es atrodos un ko es varēju redzēt, arī bija tāda sajūta, ka es it kā esmu istabā, bet tā, kad es atvēru acis, tad liekas, ka es biju kaut kur pabijusi. Un tad vajadzēja pierast atkal pie istabas nedaudz un pie tās vietas, kur es sēdēju. Un pēc nodarbībām ir tāda sajūta, ka kaut kas ir atklāts, kaut kas, varbūt pat ļoti daudz, kas ir atklāts, bet ne viss, un rodas tāds sajūta, ka vajag vēl vairāk pamēģināt, vajag vēl, jo ir vēl ļoti daudz ko atklāt. Un var teikt, ka pēc šāda veida nodarbībām vismaz man vienmēr ir bijis, sajūtas ir tādas ļoti patīkamas, ir tāds tā kā garīgais pacēlums, tāds miers ir, un liekas, ka jā, ka vajadzētu vēlreiz pamēģināt, un vēl ir ļoti daudz ko atklāt, vēl ir jautājumi, uz kuriem varbūt nav līdz galam atbildēts, un tādas atklāsmes man par šo webināru. Paldies! Un tiem, kas varbūt nezin, vai ir vērts vai nē, var vienkārši pamēģināt, un katram tā pieredze ir citādāka, un varbūt vienam tas neko nedos, bet parasti cilvēki vienmēr kaut kas vienmēr notiek. Jo man sākumā likās, ka varbūt tas nebūs interesanti, varbūt tas būs tā kā sava veida meditācija, bet sajūtas ir mazliet citādākas, un arī efekts ir mazliet savādāks. Un viss, paldies!